Sākums varbūt būs tāds mazliet interesants. Jūs domāsiet, ka nē, man būs jābūt godīgam. Es jums gribu pajautāt tādu jautājumu, uz kurus gribu, lai jūs padomājat godīgi, un tā apmēram arī pacelsiet savu roku, parādīt. Jums būs jānovērtē no 1 līdz 5 kaut kas. Es gribēšu, lai jūs paceļat augšā roku, un tādu netipiski baptistiem, jo mēs tā nekad nedaram, tas jau pie piedaudzības gandrīz vai aiziet. Paceļat roku un parādi no 1 līdz 5, cik svarīgi tas jums ir jūsu dzīvītē. Un es zinu, esiet galīgi godīgi. Jā, nedomāju par to, ko cilvēki par jums padomā, tikai esiet godīgi tā kunga priekšā. Un varbūt arī es to redzējuši, bet tas vienalga. Cik svarīgi jums ir draudze? Tā no 1 līdz 5, tad, kad jūs zinat, tad paceliet roku. Cik svarīgi jums ir draudze? Es gribēšu visu redzēt, un tā diezgan pārliecināti, un nekautrējieties. Es zinu, mums kaut kāds baptistu saknes ir, un es pat zinu, ka jūs visi neesat baptisti, bet mums ir tās baptistu saknes. Okay. Pilnīgi godīgi, ja no visiem. Es ļoti ceru. Okay. Es redzu diezgan daudz pozitīvus vērtējumus, tur 4, 5. Es ceru, ka ir tā, kā jūs sakat, jo man šķiet, ka jebkas, kas ir zemāks par 4, ejot cauri visai šai ticības dzīvē pēdējos 9 gadus un lasot to bībelīti, kas man ir, arvien vairāk un vairāk šķiet, ka jo mazāks tas cipariņš, un ja tas ir mazāks par 4, tad Dievam tas varētu ritīgi graust sirdi. Jo tas ir tas, kā viņš ir veidojis Bībeli, tas, kā viņš ir veidojis kristietību, un mēs kaut kur ejam pret to, kā viņš ir veidojis. Un es to saprotu, es pats parādīju 4, un man šķiet, ja es nebūtu pilna laika kalpošanā, man nebūtu 4. Es atrastu labākas lietas, ko savā ikdienā darīt, un es noteikti nevarētu to novērtēt tik augstu. Kādas citas lietas man būtu vairāk nekā 4. Un es nezinu, vai jums ir kaut kādas 20 lietas, ko jūs liktu 5-niekā. Ja tur ir 20 lietas, tad neviena no tām nav 5-nieks, varbūt kādas no tām ir. Un mums jābūt ļoti godīgiem pret to, ko mēs saucam par svarīgu, un to, ko saucam par mazsvarīgu, bet jā, jābūt godīgiem pret sevi. Un jūs zināt, cik jūs novērtējāt. Bet ir tā, ka jau no paša sākuma, no pašām pirmajām nodaļām Bībelē, mēs redzam, ka Dievs rada cilvēku, lai viņam līdzās būtu cits cilvēks. Un es domāju, ka kādu no jums jūs esat lasījuši šo radīšanas stāstu. Es varbūt mēģināšu lasīt Bībeli no sākuma, un jūs tur tiekat cauri sākumam, un tad netiekat tālāk cauri, ko, man liekas, ļoti daudz cilvēku ir piedzīvojuši. Bet tajā radīšanas stāstā ir tā, ka Dievs kaut ko rada, viņš saka, ļoti labi. Labs darbs padarīts. Viņš tā kā sev paslavē, vai arī vairāk parāda mums, ka tas, kā viņš radīja, bija labi. Viņš rada debesis, zemi, atzīst to par labu. Viņš rada dzīvnieks, atzīst to par labiem. Viņš rada augus, atzīst to par labiem. Bet ir kāds mirklis, kur viņš saka, nav labi. Un tas tad, kad viņš rada cilvēku 2. nodaļas 18. pantā, un kungs Dievs teica, nav labi. Viss ir bijis labi līdz šim. Bet nav labi. Un kas nav labi? Cilvēkam būt vienam. Es darīšu viņam palīgu, kas būs tam līdzās, un viņš rada Ādamam ievu, viņš rada vīrietim sievieti, ļoti precīzi no tās senebreju valodas, tad viņš radīja cilvēkam, ļoti grūti iztulkot, viņš īšam radīja īšu. Viņš bija cilvēks un bija cilvēka, un tā ļoti, ļoti interesanti, jo tik cieši saistīti ir šie vārdi. Mūsu valodā par to īsti nevar salikt kopā. Vīrietis sieviete liekas ļoti atšķirīgi, bet īstenībā, kad mēs paskatāmies senebreju valodu, tad ļoti cieši saistīti ir šie vārdi. Un ir neliela atšķirība, un tā ir svarīga atšķirība. Un tad Dievs to atzīst par labu. Viņš saka, nav labi būt vienam, bet pēc tam, kad ir Ieva, un viņa tiek aizvest pie Ādama, un viņš viņu redz, viņš iedziļinās dzejā, viņš kļūst par dzejnieku vienā pantā Bībelē. Viņš vienkārši ir apbrīnots ar to, ko Dievs viņam ir pievedis klāt. Pēc tam Dievs atzīst, ka viss ir radīts labi. Un ar to noslēdzās šīs pirmās 2 nodaļas. Un šo motīvu mēs redzam cauri visai vecajai derībai. Mēs redzam, ka Salmans raksta ļoti slavenus vārdus. Un es domāju, ka kāds no šiem jūs būsiet dzirdējuši. Labāk 2 nekā 1, tāpēc, ka tiem tiek laba alga par viņu pūlēm. Ja pakritīs viens, otrs to piecels. Bet vai tam, kurš pakrīt viens pats un nav otra, kas viņu pieceļ? Un ja 2 guļ kopā, tad tiem ir silts, bet viens kā lai sasildās. Un ja pievarēs 1, 2 turēsies pretī, un 3-kārša saite nesatrūkst ātri. Latvieši mēs esam dzirdējuši to teicienu dubults neplīst, kas ir tāds, plīst reizēm arī dubults, vai ne? Un tad, man liekas, Salmans mums parāda tādu ļoti labu alternatīvu, kā izteikties. 3-kārša saite nesatrūkst ātri. Kad psalmists raksta, viņš saka, redz, cik labi, cik tīkami brāļiem būt kopā. Par māsām viņš laikam nevar spriest, viņš nav bijis daļa no kaut girl talk, viņš saka par kungiem, cik labi brāļiem būt kopā.
Nav jāmeklē ilgi, lai vecajā derībā pamanītu daudz šādus motīvus, lai pamanītu šādas norādījumus, lai pamanītu ļoti, ļoti skaistas draudzības. Ar to ir pilna visa vecā derība. Dievs ir radījis cilvēku kopienai un sadraudzībai. Un tas šeit ļoti ironiski, ka tā ir tā lieta, ar kuru ļoti daudz cilvēki, īpaši Z paudzes un milenijāļu paudzes cilvēki cīnās. Iztrūkst kopiena un iztrūkst sadraudzība. Un ir pat tas, ko ārsti sauc par vientulības epidēmiju. Nekad cilvēki nav bijuši tik vientuļi kā šodien. Lai gan mums ir tik daudz iespējas socializēties, nekad cilvēki nav bijuši tik vientuļi kā šodien. Un es jums neparādīju tur nekādu statistiku, jo pilns internets ir ar dažādām statistikām, ar dažādiem secinājumiem, pētījumiem, ar kaut kādiem ieteikumiem, jo apkārt plosās vientulības epidēmija. Dievs ir radījis cilvēku kopienai un sadraudzībai, bet cilvēks ir pagājis no tā prom un kļuvis pavisam vientuļš. Un tas jautājums ir, vai kopš Jēzus kaut kas mainījās Bībeles mācībā? Ja vecajā derībā mēs redzam šos norādījumus, vai kopš Jēzus pirms 2000 gadiem kaut kas mainījās? Jā, kopiena tika uzsvērta vēl vairāk, un tā tika saukta par draudzi. Un tāpēc bieži vien mēs uzdodam to jautājumu, vai kristiešiem patiešām vajag draudzi? Kāpēc? Es mīlu Jēzu, es viņu mīlu viens, kāpēc man vajag obligāti cilvēkus apkārt? Vai kristietim patiešām vajag draudzi, lai viņš izdzīvotu savu ticību pilnībā? Jā, vajag. Un turpinot šīs saknes, kuras mēs apskatām visu šo marta mēnesi, mēs nevaram nedomāt par draudzi. Mēs esam domājuši par lūgšanu kā veidu, kā tuvoties Dievam, kā vārda lasīšanu, lai iepazītu vairāk viņu, kā svētā gara saklausīšanu, lai saprastu, kur viņš grib mūs pamudināt un vest. Un mēs nevaram nedomāt par draudzi, kā vienu no veidiem, kā mēs varam garīgi pieaugt un tikt stiprināti. Un ļoti, ļoti interesanti, ka tā bija arī pirmā uzruna, ko es teicu pirms 6,5 gadiem. 2019. gada rudenī bija mana pirmā uzruna, un tā bija par draudzi, un tieši šādās pašās niansēs. Viņa saucās saknes, jo mēs domājam par saknēm, kā pieaugt, un tur bija saknes draudzi. Un es ik pa laikam atveru to uzrunu, šausmas. Es nezinu, kā cilvēki varēja kaut ko paņemt no tā, bet Dievs kaut kādos pārdabiskos veidos lieto mūs, kad mēs esam ļoti, ļoti nepilnīgi, un slavu Dievam par to. Un es centīšos šoreiz mazliet labāk un vispusīgāk šo tēmu jums iedot. Un jautājums ir, kur lai sāk? Kur lai tam visam pieķerās? Ir tik daudz raksturvietas, no kurām izvēlēties, tik daudz vietas, no kurām smelt, kur lai atrod to pamatu. Un es nekad nebiju iedomājies, ka šī nodaļa, es zināju, ka es par viņu gribu kaut ko pastāstīt, bet es nekad nebiju iedomājies, ka šī nodaļa, uz kuru mēs mazliet vairāk paskatīsimies šodien, ka šī runā par draudzi, par viņu cilvēkiem. Es zināju, ka tā runā par viņu mācekļiem, bet ne par draudzi kā tādu. Un es gribētu, lai jūs visi atverat Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļu. Visi atverat, zinu, ka jums nav visiem bībeles, bet varbūt jums ir bībeles aplikācijas. Varbūt jums nav bībeles aplikācijas, tad jums jāielādē pēc tam, bet tikmēr jūs varat paskatīties blakus sēdošajam, ar ko viņš tur čato, vai arī varbūt viņš patiešām būs atvērs bībeli. Nu tā, Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļa. Nezinu, cik daudz no jums esat saskārušies ar to. Tā ir brīnišķīga nodaļa jaunajā derībā. Tur varbūt jums arī rakstīts virsrakstiņš augstā priestera lūgšana. Jēzus tur lūdz par mums. Un tas ir tik sirreāli lasīt kaut ko viņa vārdā, kur viņš lūdz par mums. Un lasīt to visu, ko viņš par mums ir lūdzis. Un mēs neiesim detaļās cauri visam, bet ielieciet kaut kur šo nodaļu savos, pierakstos vai kaut kur atzīmējiet, lai kaut kad tā izietu cauri. Tā ir fenomenāli, tā ir brīnišķīga. Tajā mēs redzam, ko Dievs, Jēzus, lūdz par mums. Viņa sekotājiem. Un šoreiz gan es gribu akcentēt 3 tādas galvenās lietas, ko es pamanīju, lasot šo nodaļu. Un visas tās gribu līdzdalīt ar jums, jo tās parādījās vairākas reizes. Un viena no tām galvenajām lietām, ko viņš lūdz, ir, lai viņi būtu viens, kā mēs esam viens. Jēzus lūdz, lai viņi būtu viens, kā mēs esam viens. To viņš saka tēvam. Un to jūs, ja jūs tā domājat, kur to atrast, to var atrast 11., 21., 22. un 23. pantā. Dažādās vietās viņš lūdz par to, lai mēs būtu viens, kā tēvs un dēls ir viens. Un es liekas, ko?
Tēvs un dēls, trīsvienības, divas personas, cik cieši tās ir saistītas, cik nesadalāmas, nesaraujams tās ir. Un tā viņš lūdz, lai mēs būtu tik vienoti. Kā tēvs un dēls, tā mācekļi un, protams, draudzes kontekstā. Un tur ir tā lieta. Mēs nevaram būt vienoti, mēs nevaram izdzīvot šo Jēzus lūgšanu, ja mēs katrs savu ticību izdzīvojam personīgi un atsevišķi. Kāds Matīs ielā, kāds Barona ielā un nekad nesatiekās. Mēs nevaram izdzīvot šos Jēzus vārdus, ja mēs savu ticību izdzīvojam tikai personīgi un atsevišķi. Un šo domu par to, ka mēs esam aicināti būt cits citam līdzās, kaut kādā veidā stiprināt, mēs redzam daudzās vietās Bībelē. Piemēram, Vēstules Ebrejiem autors raksta, būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts, bet pamudināsim cits citu, vēl jau vairāk redzam, tuvojamies to dienu. Mēs arī šo pāntu nevaram izdzīvot, ja mēs savu personīgo ticību izdzīvojam tikai personīgi. Kolosiešiem Pāvils raksta, lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet cits citu gudrībā, ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas. Arī šo pāntu mēs nevaram izdzīvot, ja esam tikai personīgi kristieši un nesatiekam savus brāļus un māsas, par ko Rasa runāja. Un tad ir apostoļu darbu grāmatas 2. nodaļa. Ja jūs zināt apmēram Bībeli un kur kas atrodas, tad apostoļu darbu sākums ir tā vieta, kur piedzimst draudze. Jēzus laikā vēl tāda organizācija vai kopiena kā draudze nepastāvēja, un tā tiek bezmazliet dibināta šajā apostoļu darbu grāmatas sākumā. Un 2. nodaļā, pēc tam, kad Svētais Gars ir nācis pār mācekļiem, kā Pēteris ir sludinājis atgriešanos no grēkiem, līdzīgi kā Jēzus to darīja, un kad vēl vairāk cilvēki ir pievienojušies kristiešiem un kļuvuši par kristiešiem, Lūka apraksta to, kāda izskatījās pirmā draudze. Un viņš raksta tā, visi ticīgie turējās kopā un viss viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savu mantu un īpašumus un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie lauza maizi un kopīgi ēda līgsmībā un sirds vienkāršībā, slavādami Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Tāda bija 1. gadsimta draudze, un lai arī cik skeptisks es būtu pret sociālismu un komunismu kā valstisku iekārtu, tā Dievs veido draudzi. Viņi visi turās kopā, viņiem nav nekas tāds kā savs, viņi visi pārdod, lai izdalītu viens otram. Un mēs zinām, ka valstiskās iekārtā šāda sistēma nestrādā, bet tā Dievs to veido draudzē. Tā viņš iekārto draudzi. Viss viņiem bija kopīgs, viņi turējās kopā, viņi pulcējās kopā, viņi ēda sirds vienkāršībā, kopībā. Un atkal, ja mēs esam vieni paši kā ticīgie, mēs nevaram šo pāntu izdzīvot. Tā lielā problēma ir, kā lai to dara. Kā lai pastāv tādā vienprātībā. Mēs esam tik dažādi, mēs katrs esam tik atšķirīgi, mēs domājam citas lietas, mums ir citādi raksturi, mums ir citādāki konteksti, no kuriem mēs nākam. Kā lai uztur tādu vienprātību, par ko šeit apraksta šie autori, kā lai uztur tādu vienprātību, par kur Jēzus lūdz, lai viņi visi būtu viens, kā tēvs un es, kā tēvs un dēls ir viens. Tā lieta ir tāda, ka tikai un vienīgi Kristū tas ir iespējams, un mūsu mācītājs Matīs pirms 1,5 vai 2,5 svētdienām runāja par draudzi. Un runāja par to, ka visticamāk mēs viens otru nepazītu, mēs nedraudzētos savā starpā, ja nebūtu draudzes. Mēs esam tik atšķirīgi, un lai cik mēs krūti iedomātos, ka mēs nebūtu draugi. Un tomēr caur Kristu mēs tādu topam. Mēs pazīstam viens otru, mēs mīlam viens otru, mēs turamies kopā. Un 1. vēstulē Korintiešiem 12. nodaļā un arī vēstulē Romiešiem 12. nodaļā, tā kā viegli atcerēties, Pāvils par to runā, kā mēs visi pilnīgi atšķirīgi esam savienoti Kristus miesā. Tāpat kā ķermenis ir viens vienīgs, bet tajā ir daudz locekļu, un visi daudzie ķermeņa locekļi kopā ir viens ķermenis, tā arī Kristus. Arī mēs esam vienā garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis. Vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie. Un ar vienu garu mēs visi esam dzirdināti. Jo arī ķermenis nesastāv no viena locekļa, bet gan no daudziem. Tik dažādi, tik atšķirīgi, ar dažādiem raksturiem, kontekstiem, izpratnēm. Savienoti vienā Kristus miesā. Un tas, starp citu, kaut kas, ko jūs varat likt aiz auss.
Kristus miesa un draudze tādā kristīgā valodā ir viens un tas pats. Ir vairāk veidi, kā mēdz aprakstīt draudzi Bībelē, un viens no tiem ir Kristus miesa. Un mēs tik dažādi, atšķirīgi esam tajā savienoti. Tāda ir Jēzus lūkšana, lai visi ticīgie būtu viens, kā Tēvs un Dēls ir viens. Un es aicinu, ka mēs varam padomāt par šo lūkšanu un cienīt šo lūkšanu. Tas ir tas, ko Jēzus ir par mums lūdzis pirms 2000 gadiem. Es domāju, tas, par ko viņš lūdz dienu no dienas. Mēģināsim būt vienoti, un mēs to nevaram izdarīt, esot tikai katrs savā personīgajā vidē, izdzīvojot savu personīgo ticību. Otrā lieta, ko es šeit pamanu ļoti daudz šajā nodaļā, ir, ka viņi nav no pasaules. Ja es vispirms lūdzu, lai viņi būtu viens, kā mēs esam viens, bet tad viņš saka, viņi nav no pasaules un pasaka to vairākās vietās 6., 9., 14., 16. un 25. pantā. Viņi nav no pasaules. Es nelūdzu par pasauli, bet par viņiem. Viņi nav no pasaules tāpat kā es neesmu. Pasaule tevi nav atzinusi, tie ir. Tātad draudze, ticīgie, Jēzus sekotāji, Dieva bērni, viņi vairs nav no pasaules. Un tas liekas ļoti, ļoti interesanti. Ja es ticu Jēzum, es vairs neesmu daļa no tā visa, kas ir apkārt savā ziņā. Un par to mēs domāsim tālāk. Bet mēs vairs neesam no pasaules. Tad, kad jaunā derība runā par draudzi, tur vienmēr parādās viens vārds, kas ir eklēzija. Un tas nāk no diviem vārdiem, kas nozīmē ārā un kaleo saukt. Ārā sauktie. Draudze ir ārā sauktie. Un kas tur tālāk notiek? Mēs iziesim cauri visām šīm rakstēm. Bet apmēram 110 dažādās vietās Bībelē ir runāts par draudzi. Tik daudzās vietās ir pieminēta eklēzija. Ārā sauktie. Tie, kas ir izsaukti ārā no pasaules, un mums tas ir jāsaprot, tā ir draudze. Tie vairs nav pasaulē, viņi ir paņemti no tās ārā. Šo domu mēs varam atrast arī vēstulē Filipiešiem 3. nodaļā, bet mēs piederam debesīm. Vai vecajā tulkojumā mēs esam debesu pilsoņi, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju kungu Jēzu Kristu. Mēs piederam debesīm, mēs vairs nepiedaram šai pasaulē. Mēs esam Dieva bērni, mēs piederam viņam. Dažkārt mēs vēl dzīvojam tā, kā mēs piederētu šai pasaulē, un tas liek paskatīties sevi un izvērtēt sevi. Kāpēc es kā Dieva bērns vēl mīlu to, kas ir šeit, un pieķeros tam, kas ir šeit? Ja jau galu galā es esmu Dieva bērns, ja es piederu viņam, ja es esmu saukts ārā no tā. Bet ja es šeit vairāk kārt saka, viņi nav no pasaules. Bet tad ļoti ir interesanti tas, ko viņš tālāk saka. Un tā pēdējā lieta, viņi ir sūtīti pasaulē, vai viņi paliek pasaulē, lai pasauli ticētu. Un šo domu mēs varam atrast 11., 14., 15., 18., 21. un 23. pantā. Cik daudzās vietās tās domas tiek izkaisītas. Tā kā es vēlreiz saku, ielieciet šo nodaļu kaut kur savos pierakstos, lai jūs to varētu vēlāk izlasīt. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir. Pasaule viņus ir ienīdusi. Tāda pasaule nav ienīdusi sevi, tā ir ienīdusi viņus. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu, bet lai tu sargā. Kā tu mani esi sūtījis, arī es viņus pasaulē sūtīju. Lai pasaule ticētu, lai pasaule atzītu. No vienas puses mēs esam saukti ārā, bet viņš nepasauc mūs uzreiz mājās. Viņš ļauj mums palikt. Viņš lūdz, lai mēs tiekam sargāti no ļaunā. Kāpēc? Lai pasaule ticētu, lai pasaule atzītu. Un šo domu Jēzus vairāk kārt ir evaņģēlijos jau sludinājis. Piemēram, Mateja evaņģēlija 5. nodaļā, Kalna svētrunā. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls kļūst nederīga, ar ko lai to padara sāļu? Tā nedara vairs nekam kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekļa iededzis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Jūs esat zemes sāls, jūs esat pasaules gaisma, lai jūsu gaisma spīd. Nelieciet to zem pūra, nenoglabājiet kaut ko tur neredzamā vietā. Lai tā spīd,
Jo pilsēta kalnā nevar būt apslēpta. Pirms tam mēs lasījām apstuļu darbu 2. nodaļu. Kas ir redzams 1. nodaļā? Jēzus tur saka, pagaidiet, jūs saņemsiet svētā gara spēku, un kas tad notiks, kad jūs būsiet saņēmuši? Jūs būsiet mani liecinieki. Un tur viņš runā par vairākām vietām, kur mēs būsim. Jūdejā, Samarijā un līdz pat pasaules galam. Jūs saņemsiet svētā gara spēku, par ko mēs domājam pagājušais. Jūs saņemsiet un jūs būsiet liecinieki. Aicināti spīdēt, aicināti būt sāls. Un pēdējā rakstē, ko es gribētu nolasīt, ir no Mateja evaņģēlija beigām. Kāds saka, ka šis ir viens un tas pats notikums, kur Jēzus izsūta savus mācekļus. Bet Jēzus piegājis tiem klāt sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis un redzi. Es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Ja tu esi Dieva bērns, Jēzus par tevi lūdz, lai tu būtu viens kopā ar citiem kristiešiem, kā Tēvs un Dēls ir viens, lai jūs būtu viens. Jēzus saka, ka tu neesi no pasaules, tu piederi viņam, bet tai pašā laikā viņš lūdz, lai tu paliktu un nestu tur svētību, lai pasaule ticētu, lai pasaule atzītu. Līdz ar to viens tu atkal to nevari izdarīt. Tu nevari tikai palikt un tusēt kopā ar tiem, kas ir saukti ārā, ar draudzi. Tu viens pats vai kopā ar kādiem, ko mēs redzam ļoti daudz Bībelē, kur kā 2 iziet, tu esi aicināts nest liecību, būt par gaismu, būt par sāli. Jēzus lūdz, lai mēs visi būtu viens, kā Tēvs un Dēls ir viens. Jēzus lūdz, ka mēs neesam no pasaules. Viņš iedod mums identitāti, mēs nepiedaram tai. Mēs piedaram Dievam, mēs piedaram viņam. Un viņš lūdz, ka mēs paliekam, lai mēs nestu gaismu. Lai pasauli ticētu, lai pasauli atzītu. Tik brīnišķīgi bija šī 17. nodaļa, un es biju tiešām pārsteigts, ka Jēzus šajā atklāja tik daudz ko par draudzi. Un ka tajā viņš tik daudz par to runā. Nekad par to nebija tā iedomājies. Un šai tēmai praktiskais, protams, ir diezgan viegls. Ja tev draudze ir 1, 2 vai 3, tā tev ir, vai nav svarīgi, vai tāds, jā, ir ok. Tad tas liek padomāt, ko tu vari darīt, lai tā būtu tev tik svarīgi, kā Jēzus par to lūdz. Lai tā būtu tik svarīgi, kā Bībelē tā atklājās 110 reizes pieminēt apmēram. Ko tu vari darīt, lai tā būtu tev svarīgāk? Varbūt tev ir jāsāk piederēt kādai kopienai. Tu esi te bijis jauniešos, bet jaunieši arī nav visa draudze. Tā ir varbūt kaut kāda daļa, kaut kāda garša no tās. Draudz, protams, var būt globālā Kristus draudz var būt vietējā draudz, kas, piemēram, ir Mateja draudz vai dažādas draudzes Rīgā. Bet ja tev draudz nav tā svarīgā, tā 1, 2, ja nav tas 4, 5, bet ir tas 1, 2, 3, ko tu vari darīt, lai tā kļūtu svarīgāk? Varbūt tev ir jāsāk kādai draudzē piederēt, uz kādām sapulcēm vai dievkalpojumiem nākt un iesaistīties kādā kalpošanā, kā Rasa runāja. Bet ja tev draudze ir 4 vai 5, ko lielākā daļa no jums norādīja, man ļoti svarīga draudze. Pirmkārt, izvērtējiet to, vai tā pat tiešām ir 4 vai 5, jo tas ir ļoti svarīgi. Bet padomājiet par to, kā jūs vairāk varētu darīt tās lietas, par kurām Jēzus lūdz šajā 17. nodaļā. Kā jūs varat vairāk būt vienoti? Kā tu vari nest vienotību draudzē? Ja tev draudzē ir 4 vai 5, ja tā tev ir tik svarīga, kā tu vari nest vairāk vienotību tajā? Kā tu vari vairāk nest šo identitāti, ka tu neesi no pasaules, tu esi ņemts Dievam? Un kā tu vari vairāk būt liecinieks, lai pasaule ticētu? Un iespējams, tev vajadzētu sākt ar vienu no šīm lietām, jo visas 3 varbūt bišķiņ par daudz overwhelming. Bet jā, tā Jēzus lūdz par draudzi. Tā viņš par to lūdz, tā viņš lūdz par mums. Tā kā vai kristiešiem ir vajadzīga draudze, vai nevar iztikt bez tās? Nē, nevar. Jēzus par to ir runājis, lūdz, tā atklājās jaunajā derībā tik daudz. Mums vajag draudzi. Un nākamnedēļ mēs domāsim par to, ka arī draudzē vajag mūs, un kā mēs varam būt daļa no tās, un kā mēs tajā varam iesaistīties. Bet mums vajag draudzi. Mums vajag līdzās brāļus un māsas Kristū, kas tic viņam, ar kuriem mēs varam mēģināt būt vienoti, ar kuriem mēs varam apzināties šo identitāti, ka mēs nepiedaram pasaulē, bet piedaram Dievam, un ar kuru mēs kopā varam kļūt par lieciniekiem. Tā.
Es par jums lūkšu, un tad mazās grupiņas. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīnišķīgo nodaļu, kur Tu mums esi devis, kurā Tu mums atklāji tik daudz par Kristus sirdi un to, kas viņam bija svarīgs un par ko viņš lūdza. Tēvs, mēs Tev pateicamies par draudzi, par šo veidojumu kopienu, kurā tik daudz ir saukti ārā un var teikt, ka Tu esi viņa kungs un glābējs. Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mūs, kurus no mums Tu esi sauc, ka Tu mūs esi saucis no tumsas gaismā, no nāves dzīvībā, un mēs varam piederēt Tev. Tēvs, lūdzu, ka mēs varam izdzīvot to, ko Jēzus lūdzu, ka mēs varam tapt vienot, ka mēs varam atrast tos, kas mūs šķir, un tapt vienoti, tikt tam pāri, kas mūs šķir. Un tiešām pamudināt citu, pamācīt citu, stiprināt un tā tālāk. Tēvs, lūdzu, ka mēs varam dzīvot ar šo identitāti, ka mēs neesam vairs no pasaules, mēs tai nepiedaram, mēs esam saukti ārā un mēs piederam Tev. Tu esi mūsu kungs, Tu esi mūsu glābējs un ļauj to mums katru dienu satvert un izdzīvot. Un Tēvs, neļauj mūsu ticībai būt pasīvai, neļauj tai palikt tikai pie mums, bet vai mēs paši vai kopā ar kādiem varam tiešām būt par spēcīgu liecību šai pasaulē. Ka mēs varam būt gaismas nesēji, ka mēs varam būt kā sāls, kas visu padara derīgu un lietojam. Ka mēs varam būt Tavu liecinieki, ka mēs svētā gara spēkā varam Tevi parādīt vārdos un darbos. Tēvs, turpini mūs lietot, turpini mūs vadīt, un mēs Tev pateicamies, ka Tu esi tik brīnišķīgos veidos sev atklājis savā vārdā. Par to mēs pateicamies un lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.